Čau visiem, kas skatās šo video. Labu laiku neesmu neko jums stāstījis, neko neesmu rādījis. Pēdējais video, man liekas, ir iznācis pirms kaut kādiem 4 gadiem, bet ar visu to kanālā noteikās kaut kāda aktivitāte. Skatījumi ir principā katru dienu kāds apskatās kaut ko no tā, ko es esmu safilmējis. Par etam uzpeld kāds komentārs, kāds privāti uzrakstā ar kaut kādiem jautājumiem, un arī ir jauni sekotāji, kas grib sagaidīt no manis kaut kādu jaunu informāciju. Ilgi tika domāts par to atsākt vai neatsākt filmēšanu, bet laikam pēdējā mēneša notikumi, kā lai saka, notikumi, tāda viena mazā intervija, kurā gudri parunājos par tēmu, ko daru, ko nedaru, un pēc tās sāka atkal parādīties vairāk cilvēki, parakstīties uz kanālu. Tika pielikts pēdējais punkts tam, kad ir jāsāk tomēr filmēt, ka tas ir interesanti, un varbūt arī kaut kādu labumu izdarīšu ar to, kad parādīšu, kā es to daru, varbūt likšu aizdomāties kādam sākt darīt, un tāda veida iemesli. Tāpēc arī top šis video, kas ir bišķi savādāks nekā tas ir bijis iepriekš. Būs vienkārši runājošā galva, seja, kur mēģināšu ļoti ātri un īsi izstāstīt, kas ir bijis pa šo laiku, kas ir tagad un ko plānoju darīt nākotnē. Tad pirmkārt gribu pateikt paldies tiem 340 nepilniem cilvēkiem par to, kad pacietīgi ir gaidījuši, un jaunajiem, kas ir pievienojušies, gaidot kaut ko jaunu no manis, cerot sagaidīt no manis kaut ko jaunu. Paldies jums! Paldies tiem cilvēkiem, kas ir rakstījuši man privāti, aicinājuši pie sevis ciemos vai braukuši pie manis ciemos. Tas tādu vienmēr iedeva, pacēla pašapziņu par to, kad kaut ko tomēr māku, vai vismaz zinu no tā, ko es daru, kaut ko vairāk nekā citi, un varu kaut kādā veidā, lai arī ar niecīgu informācijas daudzumu palīdzēt. Tad, lūk, pēdējais video mums ir iznācis, vairāk kā 4 gadus atpakaļ. Tam, ka es pārtraucu filmēt, ir vairāk iemeslu, bet viens no galvenajiem ir tieši tas laiks, ko es tērēju, sēžot pie tā datora un montējot to video. Jo vienmēr ir tā sajūta, kad gribās labāk, gribās skaistāk, gribās panākt kaut kādu to skatāmību, tādā izpildījumā, lai ir patīkami skatīties. Bet kā man tas sanāca, tā sanāca, un viennozīmīgi video montāža nav manējais darbs, kas man patiktu, tāpēc arī šis video būs ļoti vienkārši ar parunāšanos un varbūt kaut kādiem dažiem skatiem par nākotnī, ko parādīšu. Bet turpmāk šo darbu deliģēšu citam cilvēkam, kurš tad cerams, kad ieviesīs kaut kādus savus skatījumus uz to, kā viņš to redz, kā tam vajadzētu izskatīties un kā tas notiksies. Ja iepriekš galvenokārt tie bija kaut kādi timelapsi ar ļoti niecīgu apstāstīšanu par to, ko es daru, vairāk tas bija vizuāls skatījums ātrumā, kā noteikās kaut kādi procesi, tad nākotnē vēlos vairāk pastāstīt, ko es daru, kāpēc es daru un kādas ir manas tās idejas par to, kāpēc es daru tieši tā un ne savādāk. Piebildīšu uzreiz, kad kaut kādos diskusijās par tēmu šādi būtu labāk vai tu dari nepareizi, neiedziļināšos, tāpēc, ka tas ir mans projekts un es darīšu pēc savas galvas. Protams, ja būs iespēja mācīties kaut ko jaunu, ņemšu vērā un mācīšos. Tas tāds ļoti smieklīgi skan, kad es tagad baigais veids ņemšu un darīšu, un nevienu citu neklausīšos, un, kas zina, varbūt vispār nevienam tas nebūs interesanti, un neviens man neko nemēģinās iestāstīt, ka tā būtu pareizāk vai nepareizāk. Jā. Bet, tas ir nākotnē. Tagad, kas mums ir noticis par tiem 4 gadiem? Beidzām mēs to filmēšanu
es pat tagad neatceros, kas mums bija pēdējais, vai tā pamatmūrēšana, vai kaut kas tam līdzīgs. Mājai ir izdarīts ļoti daudz. Esmu gan ar kokiem pastrādājis, gan sabūvējies iekšā. Principā es mājā dzīvoju jau vairākus gadus. Ir panākts tas, ka man iekšā mājā ir silti, jauki un ar visām mūsdienu ērtībām. Bet esmu saglabājis to vēstures elpu un ekoloģiskumu tādā mājā, restīvi. Vienīgais, kas man tur ir tāds, kas it kā tur nevajadzētu būt, ir plasmas logi, bet tas jau ir cits stāsts, ja kādam tur ir vēlme par šo tēmu parunāties, rakstiet komentārā, uzfilmēsim vēl vienu video ar runājošo galvu par tēmu plasmas logi, koka logi, alumīnija logi un tādas lietas no savas skatu punkta. Un vispār vai šādām lietām ir jābūt sanās ēkās vai nav jābūt sanās ēkās. Bet kopumā man ir koks, kaļķis, pakulas, smiltis, grants, māls un viss tas pats, ko izmantoja māju būvniecībā mani senči. Restīvi, kā būvēja mājas senos laikos. Pie tā centos pieturēties un liekas, ka man tas arī ir izdevies. Pašam jau sajūta, ka māja kā māja, es ieeju viņā tajā mājā iekšā. Vairāk vai mazāk ir tā, kā es to biju iztēlojies sākotnēji, protams, ar niansēm, kas ir mainījušās ar laiku, ar vajadzībām un tā tālāk. Bet, kad pie manis atbrauc kāds ciemos no maniem draugiem vai paziņām vai vispār sveši cilvēki, saņemu diezgan pozitīvus komentārus par sajūtām mājās un to, kā tur ir ieejot iekšā. Diemžēl es pats to izbaudīt nevaru, lai saprastu, cik labi man tas ir izdevies. Jā. Protams, ir bijuši ļoti daudz dažādi kaseki, ko es esmu pieļāvis, mēģinot, trenējoties, eksperimentējot, bet lielākā daļa no šiem kasekiem ir tāda, kas konkrēti man dzīvot netraucē, vai arī es tos esmu izlabojis, kā piemēram kanalizācijas un ūdens apgādi, es esmu būvējis, man liekas, 2 reizes esmu pārbūvējis un izskatās, ka būs arī vēl 3. reize, līdz nonākšos līdz tādam rezultātam, kā man patiktu. Jā. Tāpat ir daudz lietas, kas, kā piemēram elektrībā, kad sākotnējā ideja par elektrību savilkt to šādā veidā, vēlāk atklājās, ka tas galīgi, neteiksim, ka nav pareizi, bet te vajadzēja bišku savādāk, lai nodrošinātu strāva tur vai tur vēl. Jā. Bet neko tas viss ir izdarāms, nomaināms tādā momentā, ka vajag vai atrast tam risinājums kādā veidā, dabūt šīs jaunās dzīslas uz vietu, kur man to vajag. Kas vēl? Vēl ir sadarīts tādas lietas, kā piemēram maksimāli cenšos tikt vaļā no lielajiem monstriem kā Latvenergo. Restīvi esam uzstādījuši saules paneļus. Tas arī diezgan tāds savs pārdoms un savs stāsts, kā mēs pie tā esam nonākuši, kādas tur bija tās mūsu idejas un kā mēs to sabūvējām un salikām, bet tas rezultāts ir tāds, ka lielāko gada daļu es esmu neatkarīgs, es spēju pats sev saražot elektrību tādā apjomā, kā man tas ir vajadzīgs. Un nākotnē ir plāns izdarīt tā, ka man vispār gada griezumā nav jāpērk elektroenerģija no Latvenergo. Vai tas izdosies, tas ir cits stāsts, ņemot vērā mūsu jauno sistēmu, kas manā gadījumā mani šobrīd neskar, bet skars pēc sanāk kaut kādiem 4 gadiem, kas zina, kas notiks pēc tiem 4 gadiem, varbūt kaut kas mainīsies un būs savādāk. Jā. Tad, kas vēl? Īsti, ar laiku varbūt radīsies idejas, ka man vajag kaut ko pastāstīt smalkāk, vai kāds komentārs būs par to, kad izstāst man to, izstāst man šito. Iespēju robežās ņemšanu arī to darīšu. Viennozīmīgi saku, kad
turpinājums mājas būvniecībai no tās vietas, kur mēs apstājāmies iepriekšējos video nebūs, jo es vienkārši neesmu filmējis. Es ņēmu, strādāju bez kameras fonā, jo tā pārliecība bija, ka es negribu vairs montēt, un kad to YouTube lietu es lieku malā, tur varbūt pieslēgšos vairāk tieši Instagramam, bet beigās arī tas apstājās, jo ja tu kaut ko taisi, tad gribās no sākuma līdz beigām, un tu atopies, ka šis projekts tomēr ir pietiekoši interesants, lai ieliktu Instagramā, bet tad tu saproti, ka tev sākums nav, un beigās, lai paliek kā ir, pabeidz, sataisi, saliec, un viss, un dzīvo tālāk, sāc apaugt jau kaut kādām lietām, tad ir sajūta, ka tu vairs kaut kādu sadzīvisko barteku rādīt negribi, līdz ar to tas arī paliek kā ir. Tātad par to atsākšanu pieļauju, ka tieši tie, kas ir tagad nesen kā parakstījušies, uz kanālu ir iemesls, viņu iemesls parakstīties ir mazais raksts Vidzemes avīzē par to, ko es daru, kuras tika uzrunāts, un kas arī bija tas galvenais triggers, pēdējais triggers tam, lai atsāktu ko darīt. Protams, šis video neko vēl nenozīmē, tas ir pasēdēju savā mazajā darbnīcā un parunājos, tas nenozīmē, ka es tagad esmu baigais blogeris un sākšu ļoti aktīvi filmēt katru savu darbu un rādīt plašākai publikai, ko es daru. Bet apsolos, ka es to mēģināšu darīt un kā pirmais lielais projekts, ko es gribu jums parādīt, no A līdz Z ir šķūns, kas atrodas manā īpašumā, restīvi ēku kompleksā, kuram ir radušās problēmas ar nosēšanos, līdz ar to iesēdies jumts, noslīdēja šīferis, jumtā ir caurums, kā caurums nav segums daļai, kas ir jāsavad kārtībā, jāpaceļ māja atpakaļ, jāsamaina sabojātās daļas koka konstrukcijās, jāizbūvē kārtīgi grīda, un šī mazā darbnīca jāpārnes ir uz kārtīgām jaunām telpām, kurās arī tad ir plāns turpmāk darboties, tā lai man nav jādomā par to, ka es šeit konkrēti nevaru ievilkt iekšā lielāk par tur, nezinu, 3 metriem baļķi, un man ir sarežģīti ar to baļķi šeit strādāt, jo vienkārši nav kur apgriezties, jā. Un tāpēc nākošais ir šis šķūnis, kur es pieļauju, ka būs ļoti daudziem interesants ar to, ka šāda veida šķūņi vai šādā stāvoklī esoši šķūņi ir ļoti daudziem cilvēkiem īpašumos, un pierādīt vai parādīt to, ka vienatnē vai ar dažu cilvēku palīdzību nav problēmas šādas ēkas savest kārtībā, un tās ēkas var kalpot vēl ilgi un dikti. Tātad tas arī laikam ir viss, ko es jums tagad ātrumā gribēju pateikt, uz ko es pietiekuši ilgi atkal domāju, restīvi nevis domāju, bet saņēmos, lai to izdarītu, lai apsēstos un parunātos kameras priekšā un palaistu tautās šo savu jauno plānu. Vai apņemšanos būs pareizāk teikt, jā. Tālūk, visiem tad čau, kāda arī ar šķūni, kas tur ir, un tad tiekamies nākotnē, kad jau parādīsies kaut kas no tā, ko es esmu sadarījis. Tā.